Zini kā, es 100 punktus pārliecināts, ka mums pagrabā pārsit kanalizācijas trūbi, jo Božiks dirst. Vienkārši, kamēr viņš aiziet, zini kā viņš šeit dirst? Viņš, tipa, viņa ģimene, ka viņam mamma, tētis un Božiks, tipa, ģimene. Viņš, tipa, saka, mamma, man jāiet dirst, labi, es sagatavošu tēti, tur, mamma tur velk tētim skafandru, tur gāzes balonu piesien. Tipa, Božiks pēdējais, tipa, skatiens, tur, tipa, tēcis iet tur turēt trūblē, ne, lai tur, tipa, Božiks un Fācis saskatās tur, tipa, davai dēls, davai tēti. Var, jā. Jā, Fācis aiziet lejā, tur trūbu, tur ritīgi, viss saskrūvēs kopā turās. Božiks iet toltē, vienkārši tur diršt, muta ar istabā aizvarusies sēž, tur lūdz Dievu, tur lasu Bībeli, tur lūdz Dievu. Pēkšņi dzird tur, bam, trūbu uzsprāks, muta ar tur, tur vajag kā lejā tur viss palielinājumā notiek kaut ko, Pēkšņi, viņš tur trūbu, viņš tur vājo posmu, un pēkšņi tur kaut kāds 10 centimetrus pirms viņa tā palielinājumā. Izpildīt trūbu, kūdi raujas ārā. Pēkšņi ienāk kaut kāds Rokijs, tur kaut kas sprāks. Galvenais, Božiks ir kā Černobiļ. Viņš jau stāk, viņš var apstāties tikai pēc 25 gadiem. Viņš sēž, cīnās, viņš ir tā kā mūžīgais ģenerators, viņš nebeidzamā enerģijas dēvā, ka viņš iet dirza. Visa tehnika nedarbojās, tur kaut kā, tur visi tur reportieri skrien filmē, tur, what the fuck notiek, tur Valmiera mužē, tur sūdi plīs, tur viss lido, Božiks dirž. Tur helīti lido, žurnālisti filmē, tur jau no trubām, visām trubām, tur sūdi vienārā, tur muži plūst sūdos. Šie tur lido, tā ir lielākā fekalija, ko cilvēks ir piedzīvojis. Pēkšņi tur helīti atsakās strādāt. Tehnika atsakās strādāt. Zin kā, kad radiācijā, kad Černobiļā bija, ka viņi tur helīšiem lidoja, viņam helīši sāk, kopā jau ne. Ja mūsu helikopters noslāps, tehnika atsakās strādāt, kad tik liels sūdas manka, Božiks tur sēž pūtā.